Ar ko sakomplektēt zīda bikses? Zīda bikses mēs piedāvājam sakomplektēt ar tāda paša auduma topiem, blūzēm, krakliem. Vai, ja negribās izskatīties tik ļoti svinīgi, tad noteikti zīda bikses var komplektēt ar tēkrakliem vasarā, ar masīviem džemperiem, oversize jakām ziemā. Tāpat nav obligāti zīda bikses jāvalk ar augstupēžu laiviņām. Jūs varat vilkt sandales, kēdas, botas vasarā. Ziemā visādus masīvos zābakus, loferus, kas vien ienāk prātā, jo zīda bikses tās pašas bikses vien ir. Kombinēt ar ko viens ir āro. Vai zīda izstrādājumus var mazgāt un kā tie jākopj? Jā, mūsu zīda izstrādājumus var mazgāt. Protams, ne tikai zīda, bet arī jebkura cita izstrādājumu ilgtspēja palielināsies, ja jūs tos mazgāsiet ar rokām. Taču ņemot vērā to, ka ne visi mīl mazgāt ar rokām, ir pieļaujama arī mūsu zīda izstrādājumu mazgāšana veļas mašīnā 30 grādu temperatūrā, ieliekot veļas maisiņā, lai nekas tur neuzrauj, neuzķer, un bez nekādām centrifūgām super ātri izžūst un aidā. Vai zīda bikses nelips pie kājām? Parasti mūsu zīda bikses un topi neelektrizējas, taču ziemas laikā, kad ir apkures sezona un sausais gaiss, ir tāda tendence, ka var elektrizēties, sevišķi apakšā vēl ir zeķu bikses un kaut kas sintētisks. Bet labā ziņa ir tāda, ka mums palīgā nāk Dana antistatiķis. Jūs pirms iziešanas sapūšat bikses vai topu vai kleitu, un viss vakars ir mierīgs, tas ir pārbaudīts līdzeklis, nekas nelips vairs klāt. Kāpēc sastāvā nav 100% zīds? 100% zīds ir ļoti, ļoti delikāts materiāls, ārkārtīgi burzīgs un vēl ārkārtīgi grūtāk kopjams materiāls. Tāpēc mēs nācām jums pretī un pievienojām turklāt nedaudz poliesteru. Tas ir tādā veidā, šie izstrādājumi nav tik burzīgi. Šos izstrādājumus var mazgāt veļas mazgājumā mašīnā, super saudzīgi. Un tie ir ilgtermiņā ilgāk šie izstrādājumi mums kalpos. Tā kā tas vispār nav nekāds mīnus, ka tur klāt ir kāds poliesters vai kāda cita šķiedra. Ja kaut kas uz biksēm uzpilēs, man nepaliks pleķis? Ja uzpilēs ūdens vai lietus pilis, tad cik ātri tās uzpilēs, tik ātri tās arī izžūs. Taču, ja uzkritīs kāds kečups vai kaut kas taukaināks, tad tas būs tāpat kā citiem izstrādājumiem. Arī uz džinsiem uzkrītot kečupam, mums būs jāmazgā tas. Un labā ziņa ir tāda, ka arī no mūsu zīda izstrādājumiem šis kečups ir izmazgājams vai iztīrāms ķīmiskajā tīrītavā. Kā gludināt zīda izstrādājumus? Mēs varam gludināt ar gludekli, ar super zemo vienvieciņu. No sākuma mēs pārbaudam kaut kādā maliņā vai stūrītī, vai tiešām ir ok, un tad jau gludinam. Otrs variants ir ar tvaika gludekli, tikai jāpārliecinās, ka tas nav pielikts pārāk tuvu pašam izstrādājumam, lai nerastos tur ūdens pleķis. Bet, ja arī ūdens pleķis ir parādījies, tas ļoti ātri izžūst. Šito nevajag. Viss? Ok, tas jāiet strādā.